Labdien! Mani sauc Agnese Geduševa, un šajās pašvaldību vēlēšanās es kandidēju Rīgā no apvienotās saraksta. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka es esmu rīcības cilvēks, kurš nesēž un nekritizē, bet iet un dara. Man ir svarīgs rezultāts – padarīti darbi iedzīvotāju labā. Pēc izglītības esmu jurists un publiskās pārvaldes speciālists ar profesionālu pieredzi kā privātajā sektorā, tā publiskajā pārvaldē. Esmu pildījusi deputāta un vicemēra amata pienākumus Pierīgas pašvaldībā, kā arī parlamentārā sekretāra amata pienākumus Varam ministrijā. Vērojot politiskos procesus, esmu pamanījusi tendenci, ka Rīgas domē koalīcijas politiskās partijas savā starpā strikti sadala atbildības jomas, kura par kuru atbild. Kas no vienas puses ir saprotami, bet no otras puses tas ļoti bieži rada atžgārnas situācijas. Piemēram, realizējot kādu infrastruktūras vai sabiedriskā transporta projektu, pēkšņi atklājas, ka ir aizmirsts par labiekārtojumu vai laicīgi izbūvētām komunikācijām, kādreiz pat ir aizmirsts gājēju pārejas. Uzvaras parks un Skanstas parks. Fantastiskas, skaistas vietas, bet kājām gājējiem teju nepieejams, jo gājēju pārejas ir aizmirsts. Šādu piemēru vēl ir ļoti daudz. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka politiskās ietekmes un konkurences rezultātā ir tāda situācija, ka Rīgas domas departamenti savā starpā ļoti vāji sadarbojas, un nereti pat domas deputātiem un departamentu darbiniekiem ir aizliegts jaukties citas partijas atbildības jomā. Rezultāts – atžgārni projekti, liek iztērēt līdzekļi, un iedzīvotājiem no tā nekā laba. Tāpēc mēs, apvienotā saraksta komanda, un es, Agnese Geduševa, esam par spēju sadarboties. Lai radītu turīgu, drošu un dzīvu Rīgu, vispirms ir jāieklausās iedzīvotāju vajadzībās. Un ir kopīgi jāstrādā risinot saimnieciskus jautājumus, politiskās intrigas, sacensību atstājam malā. Tāpēc 7. jūnijā es aicinu jūs atbalstīt apvienoto sarakstu. 7. jūnijā balso par apvienoto sarakstu.